Sveika, Lota! Lai reģistrētu piegādātāja rēķina vai realizācijas rēķina apmaksu, ērti ir izmantot bankas tehniskā faila importu Moneo, no kura tad rodās bankas transakcijas un attiecīgi maksājumi vai maksājuma uzdevumi. Bet, lai izprastu to, kas šajā procesā notiek, šodien apskatīsimies, kā reģistrēt piegādātāja rēķina apmaksu, kā reģistrēt maksājumu uzdevumu piegādātāja rēķinam manuālā veidā. Tad modulī piegādātāja maksājumu uzdevumu tabulā ar plusiņu veidosim jaunu maksājumu uzdevumu ierakstu, kurā kā datumu izvēlēsimies faktisko darījuma notikšanas mirkli. Tad šajā gadījumā mūsu maksājums bankā redzam, ka ir 11. septembrī, tad arī maksājumu uzdevumu reģistrēsim ar 11. septembri. Klišķis kontaktu laukā un sākam rakstīt savu piegādātāju nosaukumu, kam esam maksājuši, vai attiecīgi izvēlamies to no saraksta. Ja šis ir jauns piegādātājs, kam tiek maksāts, atceries, ka piegādātāja kartiņu var veidot arī šeit no maksājuma uzdevuma apakšizvēles saraksta ar plusiņu spiežot jauns piegādātāja ieraksts. Pēc saglabāšanas tad šis jaunais kontakts ievietosies šeit. Kad šajā gadījumā mūsu furnitūras sijā jau ir bijusi, to ievietojam maksājuma uzdevumā un izvēlamies to, no kāda samaksas veida esam maksājuši šai furnitūrai. Attiecīgi, ja šī ir īstā banka, no kuras mēs maksājām, un šīs konkrētās bankas gramatojums veidosies uz 2620 kontu, tad attiecīgi to varam arī atstāt šeit ierakstā. Veidot jaunu maksājumu uzdevumu, šajā konkrētajā datubāzē noklusētais samaksas veids būs Citadeles banka. Kā nomainīt noklusēto samaksas veidu, apskatīsimies citā video. Tad šajā gadījumā esam norādījuši saņēmēju, esam norādījuši samaksas veidu, no kura maksājām, un dodamies uz maksājumu uzdevumu tabulu, kurā tad izvēlamies no saraksta, kurus furnitūras neatmaksātus rēķinus, tādus, kas bija neatmaksāti uz 11. septembri, mēs vēlamies apmaksāt. Šajā gadījumā šis rēķins ir tas, ko mēs apmaksāsim. Tad ievietojās rēķina veids, ievietojās dokumentu sistēmas numurs un tas, ka tas ir ienākošs rēķins ar šādu te numuriņu. Konkrētā rēķina neatmaksātā daļa uz 11. septembri bija 24,000 eiro. Taču bankā mēs redzējām, ka ir samaksāta tikai 20,000. Tad attiecīgi bankas summu arī pārrakstam ar 20,000 un kopējā maksājuma summa mums ir 20,000. Ja vienā maksājuma uzdevumā tiek apmaksāti vairāki piegādātāja rēķini, tostarp priekšrocmaksas rēķini vai vienkārši plika priekšrocmaksa, tad attiecīgi pārējās rindās var norādīt arī kādu citu dokumentu, kas attiecīgi ir samaksāts. Šajā gadījumā pievienosim pavadzīmi ar šādu numuriņu un redzam, ka ievietojās pavadzīmes neatmaksātā daļa un kopējā maksājuma summa jau izaug līdz 20,980 eiro. Attiecīgi, ja mēs bankā redzam to, ka tāpat tika samaksāti 20,000, vai nu tad izņemam otro rēķina rindiņu laukā, vai attiecīgi korģējam pirmās rēķina rindiņas apmaksas summu. Šajā gadījumā es gribēšu, lai šī pavadzīme man ir smuki samaksāta, tad es samazināšu šī lielā rēķina apmaksāto daļu. Tad kalkulators nav par rokā, izmantošu iespēju laukā, kurā ir decimāli skaitļi, ierakstīt darbības, pirms tam norādot ir zīmi, un tad apmaksājumā summa pēc enter nospiešanas mums parādās 19,019,92 centi. Tad abu rēķinu kopējās apmaksātās summas daļa būs bankā izejošie 20,000 eiro. Ja vēlaties nokomentēt šo maksājumu uzdevumu, tad varam pierakstīt klāt informāciju no rindiņām par šo, kas tad ir apmaksāts konkrētajā maksājuma uzdevumā. Ja maksājuma uzdevumus neveidosi pēc fakta, bet veidosi no sistēmas un eksportēsi tos uz banku, tad komentāra lauks aizpildīsies pats ar vērtībām no maksājuma uzdevumā norādīto rēķinu rindiņu piegādātāja rēķina numuriem.
Bet to apskatīsimies tad citā reizē. Liekam ķeksīt grāmatots, spiežam saglabāt, un caur 3 punktu varam atvērt grāmatojumu, kurā tad redzam, kad uz katru piegādātāju rēķinu tiek izveidots grāmatojuma rindu pāris, kurā tad parādās pirmā rēķina summa, otrā rēķina summa, un, ja paskatīsimies parametru sadaļā, tad redzam arī šo te konkrēto kontaktu, kam tad ir samaksāts. Ja grāmatojums mums apmierina, taisam to ciet un esam veiksmīgi reģistrējuši maksājumu uzdevumu 2 piegādātāju rēķiniem.